Ziniet, diemžēl ar jauno funkciju man bija tā, ka es viņu lāgu nespēju izmantot, jo, lai es viņu izmantotu, man bija vajadzīgs rūters mājās, kurš man nav. Man varbūt tās ir jābrauc no Rīgas uz Saldu ar autobusu, vai man autobusā spēs nodrošināt šo te Wi-Fi pieslēgumu, vai man braucot no Rīgas uz Vecumniekiem mikroautobusā spēs nodrošināt šo te Wi-Fi pieslēgumu. Ar ko jūs skatījāties kopā? Ar vīru. Skaidrs tā. Bet mēs skatījāmies stacionāro televīziju, stacionāro nē, mēs skatījāmies datorā. Vai izmantosiet turpmāk televīzijas skatīšanās iespējas, zinot, ka to ir iespējams skatīties arī virtuāli runī? Jā. Jā, spēs, teiksim, nodrošināt man kaut kur izbraucot vai transporta līdzeklī, kur ilgi man ceļā jāpavada. Jā, protams, tas būtu ļoti jauki. Un kāda pēc jūs domām šī TV nākotne? Es domāju, kā visas jaunās tehnoloģijas, tas ir diezgan perspektīvi, jā. Vispār televīzijas nākotne kā tāda? Es domāju, ka tas ir atkarīgs no pašas televīzijas. Cik viņa spēs interesēt cilvēkus. Un pēc jūs domām, internets kļūs par nākotnē par galveno pārraides kanālu televīzijas? Vienu no.